Sveicinātā, mīļā interneta draudze. Un mēs esam iegājuši beidzot ilgi gaidītajā 2013. gadā, kas ir neizbēgami atnācis arī līdz mums beidzot. Un es gribētu jūs apsveikt. Un man šodien ir sveiciens divu kategoriju cilvēkiem, jo uz zemes ir tikai divu kategoriju cilvēki. Pirmā kategorija cilvēki ir tie, kas ir satikuši Jēzus Kristu personīgi, un otrā kategorija ir, kurā nav satikusi Jēzu Kristu personīgi. Un tāpēc es gribētu šīm abām divām kategorijām, kuras dotajā brīdī man skatās, nodot vienkārši jums brīnišķīgu sveicienu un apsveikt jūs šajos brīnišķīgajos svētkos jaunajā gadā. Apsveikt jūs šajos brīnišķīgajos svētkos jaunajā gadā, lai Dievs jūs svētī šajos brīnišķīgajos svētkos. Un gribētu arī novēlēt tiem cilvēkiem, kuri ir satikuši personīgi Jēzus Kristu, sekojiet viņam. Vienkārši sekojiet viņam. Ja viņš iet pa labi, iet pa labi. Ja viņš iet pa kreisi, iet pa kreisi. Ja viņš stāv, stāviet arī jūs. Es vienīgai to jums varu novēlēt. Un otrai kategorijai cilvēku es novēlu jums, lai Jēzus Kristus šajā brīnišķīgajā 2013. gadā jums atklājās un top jums reāls, lai jūs viņu iepazīstat. Nevis tikai tā, ka jūs esat dzirdējuši viņu, ka viņš kaut kur ir, ka viņš kaut kur ir bijis, bet lai viņš atklājās. Slava Jēzum, ziniet, es no Dieva klātbūtnes vienkārši esmu piedzēries. Ne no vīna, ne no stipriem dzērieniem, bet vienkārši no viņa klātbūtnes. Un es gribētu novēlēt jums arī, lai jūs viņu satiktu šajā brīnišķīgajā 2013. gadā un sekotu tālāk viņam kopā ar pirmā līmeņa cilvēkiem, kas jau viņam seko. Lai Dievs jūs svētī, bagātīgi. Dzīve ir brīnišķīga kā parasti. Uz redzēšanos!